Lai būktas manā laboratorijā. Es pati biju šokā. Tāpēc gribu jums parādīt mazu eksperimentu ar mūsu jauno pedikīra bāzi. Jūs zināt, ka pedikīra bāzei ir jābūt maksimāli elastīgai, fleksiblai, tādai, kas reāli dzīvo kopā ar nagu, kad mēs skrienam, kad mēs lasam, kad mēs reāli dejojam vasaras laikā. Saulrietā, kā mūsu pedikīra nagi izskatās kā korķiņas. Paskatīsimies, cik mūsu pedikīra bāze ir lokana un fleksibla. Un uzreiz skaidrībai. Mums ir 2 veidu pedikīra bāzes. Viena bāze, kur ir pedicure elastic base. Tā ir elastīga bāze pārklāšanai ļoti skaistos toņos, naturālos pārklāšanai un francītim. Tā būs jūsu palīgs, lai tiešām netraumētu pedikīra nadzības. Bet otra bāze, tā būs jūsu slepenais palīgs, tā ir biezākas konsistences, saucās restore, jeb atjaunošanas bāze. Tā jau būs bāzīte, kura būs naga rekonstrukcija, naga atjaunošanai, piemēram, ja īkšķis, visi nagi ir skaisti, bet īkšķis pēkšņi izdomā nolikt kaut kāds stūrītis, ar šo jūs varat piebūvēt nadziņu klāvu. Jūs būsiet pateicīgi par šo produktu. Esmu sagatavojis šādu te plastikāta virsmu un uzklāsim šo te bāzīti tādā garā, es teiktu desiņā, un pēc tam mēģināsim to salauzt. Uzklājām šādā te desiņā un liksim polimerizēties lampā. Esam polimerizējuši 60 sekundes un noņemsim lipīgo slāni. Protams, kad liekam uz nādziņa, tad vienkārši uzklājam topu un nādziņš būs gatavs. Un noņemsim bāzi no šī plastikāta. Un tagad šī bāze, iedomāsimies, ka tā dejo vasaras saulē, un uztaisīsim tādu gliemezīti, un iedomāsimies, ka ir ļoti daudz dažādi ārējie faktori, kas loka mūsu bāzīti. Un redziet, šādā te veidā viņu nav iespējams salauzt. Tas nozīmē, ka maksimāli plāna, maksimāli elastīga, netraumēs klienta nadziņus. Klients jums būs mūžam pateicīgs par tik skaistu un pats galvenais drošu pārklājumu. Šādi skaisti 4 tonīši man bija ilgu laiku Tender Pearl. Tas ir mans mīļākais pačukstēši, izskatās ļoti dārgi, ekskluzīvi, eleganti, bet visi pārējie tonīši Almond Cream, Pink Sorbet noteikti ļoti aktuāls vasarā, un šis karameļu tonītis gan ar francīti, gan vienkārši pārklājumā ļoti skaisti. Sagatavojam nadziņu, bons, bāze, topiņš un pārklājums gatavs.